Mēs varam būt lepni, ka gandrīz pusi mūsu valsts teritorijas klāj meži, kas gadsimtu gaitā mums ir devuši spēku un enerģiju, tīru gaisu, dabas veltes un, protams, koksnes resursus. Modes tendences gadsimtu laikā ir mainījušās un vecos materiālus ir nomainījuši jauni un modernāki. Bet tādi materiāli kā koks, dabiskie materiāli, savu aktualitāti nekad nav zaudējuši. 17. gadsimtā vācu hronists Kristians Helhs atzīmēja, ka mežiem bagātajā Livonijā katrs iedzīvotājs prot labi apieties ar cirvi. Mēs atrodamies Brīvdabas muzejā un iesim apskatīties, kādas interesantas koka lietas un priekšmetus prata izgatavot katrs Latvijas iedzīvotājs. Koka amatniecības nozare sastopama katrā latviešu sētā, un pie tās latvietis pierod jau no bērnības. Mēs atrodamies Kurzemes zemnieku sētā, kur, protams, daudz sadzīves priekšmeti ir taisīti no koka. Piemēram, es tagad sēžu uz dobjā krēsla, kas bija saimnieces krēsls, kurā viņa turēja iekšā adīkli, dzīju, te arī sēdēja skalu gaismā adīju, ielika pēc tam iekšā dobjā krēslā, lai nepazūd dzīve, lai citi netiek klāt un arī dažādi grauzēji tā laika. Un arī mūsu laiku. Un te, protams, šīs... Vecā tēva darbarīgs. Vecā tēva darbarīgs. Vecais tēvs izlīdz tur mājas krāslis, kur viņi citur. Kur viņam multīs. Un tad kaut ko, jo katram kaut kas jādara. Viens āda, viens tur vēp, viens kaut ko. Vecais tēvs ar kaut ko dara. Un ko tad vecais tēvs dara? Tas ir grozīklis, jeb... Grozīklis vai kaut kur staiguls. Staiguls. Vai kāds. Māca tam, ieliek te maziņu tādu iekšā bērniņu un māca staigāt. Tāpēc ir staigulis vai grozīklis. Viņš grozās, griež apkārt ar savu asi un tad mazais opis sēž un māca viņam un šis staigā. Tā senie Kurzemes zemnieki mācījās staigāt. Šis te ir trauciņi, kur visat kaut ko glabāt. Cibiņas, vācelītes, gan no tās, gan no koka taisīja. Gan sadzīves priekšmetus glabāja, gan arī pārtiku. Mēs, piemēram, biespienu vai staku uz pļāvu pusdienas nesa dažādos šādos trauciņos. Un tas arī, piemēram, interesants, kā domā, kā to sauc? Šo sauc? Nezinu. Gāja, viņā arī salika iekšā skābputru vai kurzemnieki, vai krējumu, vai biespienu, vai rūgušpienu un nesa tiem, kas strādā druvā pusdienas. Tas ir druvnesis. Druvnesis. Vai citur viņi sauc arī par dujdibeni, jo viņam smuki ir uztaisīt divi dibeni tātad. Nu, tas nav vāciņš, bet tā kā divi dibeni, jā, uztaisīt, un tad var lietot, izņemt ārā, izmazgāt un saliet tā kā iekšā skābu. Šis jau tāds sarežģītāks tā kā no viena. Jā, tas ir no viena koka. Nu, viņi taisīja arī no galdiņiem maziem tādiem dēlīšiem, bet šis ir uztaisīts arī izdopts no viena koka un uzliktī šie te vāciņi vai dibens. Nu, ka pilē pilna arī ūdeni lai cauri, vai to pašu pienu, rūkušu pienu. Nu jā, un ērti padzerties. Nu jā. Saimnieka krēsls, viņš visu mūžu sēdējis, tur viņš arī, jo atvadījās jau vairākas dienas. Kamēr atbrauc visi radi no turienes, viņš sēdēja. Skandināvi jau nopietni, tur uz nedēļu, kamēr viņš, kad sabrauc visi tur. Tā bija tāds, nevis guldīt zārkā, tas ir tāds mūsdienīgi tradīcija, tad atvadīties. Sēdināja. Nu, ja bija, teiksim, saimnieks. Nu, saimnieks, jā, tas, kurš... Alpiņu tāpat tās iemeta bedrē. Bet arī tā arī sēdot arī laid iekšā zemē? Nē, zemē, tad, kur tina rēbēs un audumos, un kam no kaut kāda 18. gadsimta sāk zārku lietot. Tas ir tas brīdis, kamēr, kad cilvēki atbrauc atvadīti. Jā. Mums tās atvadas notiek tur pusstunda. Kapličā. Jā. Tur, jo kamēr atbrauc, nevarēja jau pateikt tā. Kamēr palaid ziņu no Liepājas uz Daugavpili. Jau cik dienas. Jā, cik dienas, pēc tam kamēr atbrauc. Tas ir aizslēji.
Aizslēji? Tā kā mūsdienās apšūvumi taisa. Šitā māja stāvēja netālu no jūras. Un te nāca sāļa māja guļbai. Jā. Šitas ir pret, tā kā apšūvumi. Lai sāļie lieti un vēji tik ātri nesabojā to māju. Jā, un šeit labāk tek nost, ja kas. Tek nost un šitos var nomainīt. Tagad mēs iesim paskatīties, kā dzīvoja parasts Kurzemes zvejnieks. Šī ir zvejnieka māja. Nida, ja? Nidas krastā, Nidas ciematā stāvēja. Šis ir interesants. Igvāts, jeb zivju zārks. Zivju zārks? Jā, tā viņi tad iesauc. Tas ir mūsu valodā sačoks, ka brauc zvejnieka salgā, viņi arī brauc uz vairākām dienām ar laiviņu. Tur salika iekšā zivis, un viņi piesēja laivai galā, lai nesabojājas. Tās noķertās. Nu jā, noķertās zivis. Salaida iekšā, viņi dažādi ir. Apakšā ir caurumiņi. Jā, tur ūdens iekšā, viņi normāli. Ūdens iekšā, viņš taklī, bet nosaka Igvāts. Tie jau ir dizainēti. Mums teikt dizainā, bet tas senais latvietis, kad viņam mešs jau viņam arī nepiederēja. Viņš aizgāja, viņam barons atļāva nocirst. Ko nu atļāva? Jā, kaut kāds, un tad viņš visu mēģināja izmantot. Viņš visu skaties, redz, sakne vai kāda, tā kā bišķi aptais, ir krēsls. Viņš skatījās, jo no kokiem var, protams, sazāļiet malkā ir viena lieta. Tad viņš skatījās, kur zarus, egļu zarus izmanto žoliem. Skatās koks ar līku zaru vai sakni izmanto par kābu jumta sastiprināšanai. Labāk turās, ja jumts ir uzkarināts uz dabīga leņķa, viņš turās labāk nekā viņš ir sanaglots vai kaut nagls, pie tam bija dārgs pasākums. Tāpēc viņš ieraudzīja to koku un viņš izdomāja, šite man būs tas, no tā es taisīšu to, no tā to. Faktiski maksimāli visu koku izmantoja. Visu izmantoja. Pamēģināt, tādā vecumā, kad sāk malt. Un 2 stundiņas tagad šitā. Mēs tagad atrodamies Kurzemes zvejnieku ciemā, un šeit mēs varam redzēt 3 dažādas jumtu segumus, ko savā laikā lika uz jumtiem. Tur mēs redzam meldru jumts, meldrus, ko lika. Šeit ir skaidu jumts, un šeit ir lubu jumts. Te mēs arī redzam, kā tiek lubas plēsa, jo tajā laikā zāģi nebija un koku vienkārši plēsa. Te viņi ir salikti, lai izžūst, un vēlāk liks uz jumta. Lielākoties, protams, zemnieki un zvejnieki sev sadzīvē nepieciešamos priekšmetus taisīja paši mājās. Un tad, ja vajadzēja, iemainīja pret kādu citu, ko viņi paši netaisīja. Tagad mēs esam nonākuši pie bagātā zvejnieka mājām. Te var redzēt, jau uzreiz ir lievenītes, ir skaisti izkrāsotas durvis, 2 skursteņi, metāla vējrādītājs, ko var atļauties jau tikai bagāts cilvēks. Iepildīja sviestu un spied ārā un ved uz tirgu. Bet mūsu etnogrāfi izsacinājuši, ka tā nav mārciņa. Mārciņai ir dažāds svars. Jā. No 390 līdz 430 gramiem. Varbūt aizved uz tirgu, saka, mārciņa tur ir 390. Tas ir tā. Biznesmeņi latvieši tomēr. Vispār zvejnieku lietas kādas tie interesants. Ir visas, teiksim, darba lietas, bet ir arī tādas lietas, kas viņš jau arī izklaidējās, var teikt, atpūtās, vai pats, vai bērniem uztaisīja slides. Koka slides? Koka slide, labi, pati sliecīte ir, asmenis ir dzels, bet tā korpīte varēja uzvilkt zābaku un uzmaukt, piesiet tā kā slēpe, bet varēja iet pa jūru vai ezeru slidināties. Tā kā zvejnieks atnāk savos lielajos zābakos mājās, tādi gumijas nebija, bija jāatzāba kārtīgi, viņi, protams, ir samirkuši, auti satīti, zeķes, un kā dabūs nost no kājas? Palūks, skaimiņu. Jāmeklē kāds kalps. Kalps. Ja kalpa nav, tad paņem kalpiņu. Tas ir kalpiņš.
Ieliek iekšā zābaku un var novilkt. Tas ir. Tas ir viens no tādiem interesantākām, skaistākām, un tagad arī mums, teiksim, mēs kā muzeja tādu vērtību turam kalpiņu. Pēc veiksmīgas zvējas vai pēc braucot talkā vai kaut kur deva ne tikai ēst, ne tikai drūvnesī lika kaut ko iekšā, bet lika arī kaut ko ēnkuriņā. Ēnkuriņš? Te ir tapa virs, te salēja, pateikt, tieši salēja iekšā. Tad es tam aizbraucu un saucas ēnkuriņš, un tā ir čarka. Nu, te, protams, šņabīti. Jā. Cik? Varbūt tiem bišķi lielāks aliņi, bet īsti aliņi te nav jāiet. Nē, šitas tāds, jā. Bet te ir kaut kādi, ir dažādi, protams, arī izmēri, bet tos te deva līdz talkā vai kaut kādos darbos. Ka nestāv mājās, jo tev stāv visus pudelēs. Maiņā, pudelēs. Cik tad tādai čarkai ir, tiksim, tilpums kaut kas noteikts vai apmēr tas tikai tā? Tā ir čarka, tas ir tilpums, ir čarka. Koks izsens ir izmantots būvniecībā, mēbeļu un sadzīves priekšmetu ražošanā, no koka cēla mājas, baznīcas storņus, laivas, rāgavas ratus, izmantojam lauksaimniecības inventāru ražošanā, stēles, vērpjamos ratiņus, mūzikas instrumentus izgatavoja, ērģeles, klavieres, vijoles, kokles un pat automobīļus, kuģus un lidmašīnas. Meža precēm, it sevišķi kokam un tā izstrādājumiem, jau no 13. gadsimta ir bijusi viena no vadošajām vietām Latvijas eksporta preču vidū. Jau 13. gadsimta vēstures avotos starp eksporta precēm minētas meža preces – sveķi, dārva, pelni, tēsti materiāli. Latvijas teritorija jau kopš 16. gadsimta bija slavena ar savu eksporta preci mastu priedēm. 18. gadsimtā pat radās jauna profesija – mastu priežu šķirotājs. Rīgas mastu šķirotājiem bija pasaules slava, un ņemot vērā, ka mastu priedes bija viena no vērtīgākajām eksporta precēm, tad mastu šķirošanas meistari kļuva par Rīgas turīgākajiem latviešiem. Meža izstrādē iegūt mastu kokus, pēc tam tos izvest no meža nekad nav bijis viegli. Meža darba pārsvarā notika ziemā. Tas nebija viegls darbs, it sevišķi, ja vajadzēja cirst garās mastu priedes, un tās arī visā garumā transportēt uz kuģu būves vietām vai ostām. Ar plostiem tās tika nogādātas līdz Rīgas ostai, un tad gāja tālāk pasaulē. Vēlāk no Latvijas priedēm tika būvēti burinieki un par mastiem kalpoja staltās Latvijas priedes. XVII. Gadsimta sākumā sāka veidoties pirmās manufaktūras. Kokapstrādes nozarē tās bija kokzāģētavu manufaktūras. Rūpnieciskās ražošanas apvērsums, kas Latvijā bija sācies 19. gadsimta 30. gados, turpinājās vēl 19. gadsimta otrajā pusē. Manufaktūras nomainīja fabrikas. 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā Latvija kļuva par lielāko kokrūpniecības centru Krievijas impērijā ar labi attīstītu modernu kokzāģēšanas rūpniecību, sērkociņu un finieru rūpniecību, ar ko rēķinājās visos Eiropas koku tirgos. Vēlāk Latvijas laikā zāģēšana arī attīstījās, bet pārsvarē sāka eksportā izvērsties tās nozares, kuras deva lielāku pievienoto vērtību. Ja agrāk eksportēja vairāk mastu kokus un baļķus, tad Latvijas laikā jau pamazām viņa īpatsvars mazinājās. Un parādījās tāda produkcija kā saplāksnes, mēbeles, līmētās detaļas un vēl visdažādākie izstrādājumi. Finierim ir sena vēsture. Pirmās ziņas par to attiecina uz faraona Tutanhamona valdīšanas laiku aptuveni 3400 gadu pirms mūsu ēras. Viņa kapenēs atrasta ar melnkoku finierēta lādīte. Arī pēc daudziem gadu simtiem mūsu ēras 13. gadsimtā finieris joprojām bija ļoti ekskluzīvs materiāls, ko izmantoja vienīgi mēbeļu inkrustācijām.
Tikai 18. gadsimtā to mēģināja ražot masveidā ar dažādiem rokas darbrīkiem. Līdz beidzot 1819. gadā Rēvelē, ko tagad pazīstam kā Tallinu, izdevās radīt iekārtu, ar kuras palīdzību iegūt pirmās lobītā finieru loksnes, kas kopā salīmētas pārtop saplāksnī. Latvijā pirmo finieru lobīšanas mašīnu izmantoja 1873. gadā, lai iegūtu finieru saplāksnim. Pēc tam iekārtas nepārtraukti pilnveidojās un nozare strauji attīstījās. Saplākšņa ražošana uzreiz nesākās. Vajadzēja 20 gadus, kamēr izgudroja vienu ļoti svarīgu elementu mašīnai, ko sauc par spiedlīsti, jo tā nodrošināja kvalitatīvu iznākumu. Līdz tam tā kvalitāte bija samērā apšaubāma. Pēc tam sākās uzvaras gājiens. Pirmo rūpnicu pasaulē uzcēla Tallinā 1841. gadā. Pirmo patentu izdeva 1865. gadā Amerikā, un Latvija pārņēma saplākšņa ražošanu 1873. gadā rūpnīcā Nāter, kas vēlāk pārtapa par Latvijas bērzu. No līmētiem finieriem ražoja izkapšu strīķu palikņus, iepakojumus dažādu veidu preču iesaiņošanai, kā zivju, eļļas, tauku, sviesta, un vēl ražoja kā grifeļu tāfeles. Tas ir ļoti ierobežots pielietošanas veids, bet viņš bija uzsākts. Sāka celt arī pirmās rūpnīcas, kas bija paredzētas speciāli saplākšņu izgatavošanas tehnoloģijas vajadzībām. Vislabākā un viena no labākām pasaulē bija uzceltā rūpnīca Lignums, kura darbu uzsāka 1930. gadā. Latvijā 1938. gadā 16 finieru fabrikas kopumā saražoja 95 000 kubikmetru finieru. Latvija saražoja 11% no visas pasaules finieru produkcijas. Kad Latvijas finanšu ministrs Eļķa kungs apmeklēja Lignumu 1936. gadā, viņš salīdzināja saplāksni ar baltu zeltu, kas eksportējoties uz ārzemēm pārvēršas īstā zeltā. Uz Lignumu tika vestas arī Anglijas un citu valstu delegācijas, lai iepazīstinātu ar ražošanas procesu, un tur ieradās savā laikā arī Itālijas delegācija, kas speciāli no kara vajadzībām iepirka saplāksni lidmašīnām, jo viņi to bija novērtējuši daudz augstāk nekā Kanādā ražoto. Tātad Latvija bija izcīnījusi no savu vietu eksportā tik tālu, ka produkciju sūtīja uz Argentīnu, Urugvaju, Indiju, Dienvidāfriku, Ceilonu, Malaju un pat uz Austrāliju. Paskatīsimies video, ko par aviācijas saplākšņa ražošanu teica 1940. gada sākumā. Akciju sabiedrības Latvijas bērzu saplākšņu fabrika īsā laikā ir izveidojusies par modernāko Latvijā. Fabrika pat laban izstrādā saplākšņos 50% no Latvijas bērzu gadskārtajā izcirtuma. Visdārgākā manta saplākšņu rūpniecībā ir aviobērzi, un tāpēc arī vislielāko vērību fabrika piegriež aviācijas saplākšņu ražošanai. 1 kubikmetris bērza koksnes pārdots malkā dod ap 15 latus valūdas, bet pārstrādāts augstvērtīgajos aviācijas saplākšņos tā vērtība sākas no 2000 un sniedzās līdz 6000 latiem. Fabrika savus ražojumus gatavo galvenā kārta eksportam, un mūsu saplākšņus lieto Argentīnā, Indijā, Āfrikā un Eiropas valstīs.
Pagājušā gadsimta 20. un 30. gados no bērzas saplākšņa būvēja pat lidmašīnas. Arī Latvijā tās ražoja VF. Iespējams pateicoties lakotiem bērzas saplāksnim. Kārļa Irbīša 1939. gadā veidotā lidmašīna VF I-16 sasniedz tam laikam fantastisku ātrumu – 460 km/h. Kopas dalībnieki sameta naudu un VFā uzbūvēja no saplākšņa lidmašīnu, kuru viņi uzdāvināja aizsargu aviācijai. Lai tā lidodām apkārt, tā skaita arī par Eiropu, propagandētu saplākšņu ražošanu Latvijā un reizē būtu labs reklāmas pasākums, kā saka, visai saplākšņu ražošanas produkcijai. Latvija pasauli pārsteidza ar formātu 2,1 x 3 metrus. Tādu saplākšņi daudzas valstis nemaz nepazina. Un šāds saplāksnis ir galvenais, kuru izmanto būvniecībā. Latvija bija spējīga tādu saplāksni ražot. Toreiz tādu saplāksni neražoja arī Somija. Un tas bija brīnums. Literatūrā ir ziņas par apmēram 2000 dažādu izstrādājumu izgatavošanas no saplākšņa. Saplāksni izmantoja visdažādākajos veidos. Transporta industrijā veidoja koka konteinerus, vilcienu un automobīļu grīdas, kuģu būvniecībā, iekšējos un ārējos interjeros un citur. Nu, un radās arī tādi īpatnēji veidi, kā piemēram finieru un čemodānu ražošana. No salīmētā finiera ražoja čemodānus, jo katrs no sevi cienošs no cilvēks 30. gados staigāja ar attiecīgu izmēra finieru čemodānu. Nevar nepieminēt slavenos VF radioaparātus, kuru korpusiem izmantoja pulētas koka kastes. To dizaina izstrādi vadīja Kārļa Irbītes brālis Ādolfs Irbīte, kurš ir arī slavenā fotoaparāta Minox dizaina autors. Viņa vadībā tika izstrādāti visi no 1935. līdz 1968. gadam VF ražotie radioaparāti. Finiera rūpniecības ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā bija būtisks. 37. gadā kopējā saražotā preču produkcija vērtējama uz 700 miljoniem latu. No tās 10 deva koku rūpniecība un 4 deva saplākšņu ražošana. – 1937. gadā koku materiālu eksports valstī deva aptuveni 150 miljonus latu, no kuriem 22 miljoni nākuši no saplākšņu pārdošanas. Salīdzinājumam, slavenais Latvijas bekons togad ienesis tikai aptuveni 9 miljonus latu. Latvijas tirdzniecības galvenie partneri tolaik bija Lielbritānija un Vācija, kurp eksportēja sviestu, bekonu un koku. Ostā ikdienu valdīja liela rosība. Koksne ir viens no unikālākajiem materiāliem uz mūsu zemes. Fosīlie resursi ar laiku izsīks, bet koks, pareizi saimniekojot, augs un ražos koksni mūžīgi. Tas šajā raidījumā arī viss. Tiekamies nākamajā raidījumā.